Labdien! Raidījuma sākumā mēs paviesosimies uzņēmumā Talsu gaļa. Un, kas zina, varbūt tieši tur kāds no jums rod interesantas idejas Ziemassvētku galdam. Es esmu ļoti priecīgs, ka apmierināts. Mēs ar dzīvības raidījumu sākām savu biznesu. 91. gadā mūs bildēja Tukuma tirgu gaļas kioskā un teica, redz, kādu uzņēmēju tur strādā. Te cilvēki var paskatīties, ko var normāli valstī sasniegt cilvēks ar savu kapitālu. Ja? Tas nav ne daudz, ne maz. Šobrīd mēs esam radījuši rūpnīcu, ja? Lielu, kas strādā un darās. Un tas ir pagājuši, mums ir veseli 20 gadi. Un tāpēc es gribētu visiem novēlēt, kad vajag strādāt, censties un neskatīties uz pārējiem, ko dara, ja? Bet pašiem darīt savu darbu. Mēs esam sākuši jaunu uzņēmumu attīstības stadiju. Mēs esam dabūjuši Eiropas attīstības naudu lauku atbalsta dienestā, būvēsim jaunu rūpnīcu, tāpēc, lai varētu palielināt ražošanas jaudas, un esam pacentušies iekarot jaunus tirgus. Tātad ceram, ka nākošais gads mēs saņemsim Krievijas licenci. Esam arī pagriezuši savu darbības virzienu uz Eiropu. Talsu gaļa cenšas ražot visus produktus kvalitatīvi. Ja? Un ja kādam patīk cīsiņi, tad mums viņi ir ļoti garšīgi. Ja kādam patīk vārītās desas, tad mums viņas ir topā. Ja kādam patīk žāvējiem, tad mums viņas smaržo pēc laukiem. Mēs cenšamies ražot priekš pircēja. Un saprotam to, ja pircējām vienreiz negaršos, tad viņš vairāk nepirks. Mums ir daži jaunumi, mēs esam uztaisījuši kāds pāris veidus jaunas cietžavatās desas. Esam uztaisījuši tādu kā galvas sieru. Tas ir, kaut kas līdzīgs augstai gaļai, bet iepildīts desā. Mēs visi mājās vāram augsto gaļu, ja, bet tas ir diezgan grūts process. Mēs šo esam apvienojuši un esam ielikuši desu apvalkā. Un jums ir tikai mājās jānopērk, jānogriež, jāpievieno etiķis vai sinepīts, un jūs varēsiet gūt baudījumu no ēšanas. Ražotas apkalpošanā strādā 140 cilvēki. Tas priekš Talsu novada, es uzskatu, ir liels skaitlis. Ja. Reāli mēs, mūsu apgrozījums šogad sasniegs ap 6,5 miljoniem latu. Ja. Viņš ir mazāks nekā, kad bija mūsu skaistie gadi, bet reiķinot to, ka krīzes gados apgrozījums nokrita daudz vairāk, ja, tad šobrīd katru gadu mums ir ap 10% apgrozījuma pieaugums, tāds stabils, ņemot pat vērā to, ka to ēdāju skaits Latvijā samazinās diezgan strauji. Ja, tā kā mēs lēšam, kad mēs ejam pareizo ceļu, ja, jo pie cilvēku samazinājuma, ja mūs pērk vairāk, tad tirgus mazliet pārdalās. Un tagad ir kāds noderīgs padoms tiem, kurus nomoka miega problēmas. Miegs ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa, sastāv 3. daļu no dzīves. Pieauguši cilvēku normāls miega ilgums ir 8 stundas, tātad 3. daļa no diennakts, kas ir ļoti svarīgi, tas nosaka visas pārējās diennakts kvalitāti. Tātad dzīves kvalitāte mums ir atkarīga no miega. Ja cilvēks neguļ pietiekami ilgi un pietiekami kvalitatīvi, tad sekas uz dienas daļu, kurā mēs esam nomodā, ir ļoti nopietnas. Pirmām kārtām cieši psihoemocionālā sfēra. Nākamā lieta ir imunitāte krītās, ja mēs nepietiekami guļam. Pat līdz tam, ja mēs guļam tikai 2 stundas mazāk, mūsu imunitāte un tātad spēja aizsargāties pret vīrusu infekcijām ir nokritusies pat par 50%. Tātad kognitīvās spējas samazinās, tad spējas iemācīties, atcerēties, iegaumēt, atjaunot atmiņā informāciju, apgūt jaunas lietas. Ja mēs guļam tikai stundu mazāk, mums krītās par 25%. Jā, pati pirmā lieta tomēr ir miega higiēna. Šajā miega higiēnas principos ietilpst režīms, tātad mēs dodamies gulēt un ceļamies vienā diennakts laikā. Un, protams, vide. Vide ir ļoti svarīga. Vide, kurā mēs guļam, kas arī pieder pie miega higiēnas principiem. Un tur tātad ietilpst telpa, klusums, viena ļoti konkrēta lieta - temperatūra. Temperatūra ir nepieciešama optimāla. Ko tas nozīmē? Tātad mēs nevaram īsti labi gulēt, ja mums salst. Es domāju, visiem kādreiz dzīvē ir sanācis. Un nekādīgi mēs arī nevaram labi gulēt un izgulēties, ja mums ir karsti. Ir dažādi veidi, kā mums veicināt telpas, gultu sevi. Tātad viens no variantiem, protams, ir šis vēsums pilvens, kas ir izmantojams pilnīgi dabiska lieta, kas ir izmantojams jebkurā vecumā, dažādām
varbūt arī kādām citām problēmām, papildu saslimšanām, cilvēkiem ar dažādām citām problēmām. Un tātad tā pamata ideja ir cilvēkam ir komfortabla temperatūra, un līdz ar to viņš var arī izgulēties. Spilvena nosaukums chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillova ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēss, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis. Tikai 2 centimetri biezs, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvena virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvena pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plastmasīgo, kaut gan šis plastmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt. Nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums. Un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto chillo, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam doktori atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērti aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņi, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit chillo lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan naktas svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, te var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski chillo? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā, viņai jau te ir chillo, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl chillo uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsama un jau jūtās labāk. Chillo ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši, mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī sasprings muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēja mazspēja, tad jebkurš doktors rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz chillo spilvenu, tad papildus tiks tonizēt asinsvadi, mazināsies tūska un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus chillo aplicēt, kāju ieteņot. Tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūtas bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt chillo vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu uz chillo un lietoju. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tāds tā kā ezīts, un arī var redzēt priekšā pilns auga ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tu tādu lieto, ka tev tie mati, jā, tādi stipri, tā kā tāds ezīts ir saudzis jaunu mati, un es teicu, ka, es nezinu, varbūt, ka tas varētu būt no chillo iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielejot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciāls vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc
ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo, ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizācija un viss, ja kādreiz ar gadiem var, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad čilo var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Ar šo spilvenu es viņu tā kā papildinājumu savam mīļajam spilvenim uzskatu, viņš dod tādu veldzi un labsajūtu. Ir noguļoties, ir atslābinās visu plecu muguru muskulatūra, un tāds ir tās domas uzmācīgās par tiem dienas notikumiem, kas viss ir noticis, ir tā labsajūta, viņas tā kā tā noliek malā, ir sakārto, kā es teicu, pa plauktiņiem ir, un tad tā labi iemiegu. Un tad es domāju, pēc kaut kāda laika, kāpēc tikai gulēt. Tāpat tā diena ir diezgan saspringta, ir, un tādas arī pauzes ir paņemti, ir, kur varētu atpūsties un sagatavoties atkal otrās dienas cēlienam. Ar nesanāk tik daudz, ir jāpamēģina, ir darbā. Un tad es jau kādu laiku, ja ir viens man ir mājās un viens man ir darbā, un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, 15 minūtes ir atsēžos šeit pret to spilveni, lieku galvu, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem, ir sākot no tās viduspleces, jo muguras ir uz augšu, un lēnāk te uz kakla joslu ir, un tad tā galva tāda veldze ir un atslābums ir, un arī tas saspringzinājums, kas pirms tam ir bijis, viņš atkal tā paliek ar vien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu, ja tā mazumtirdzniecības cena čilovam ir 209,90 Lati, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu ies gadiem, jā, tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanīt uz telefoniem, telefonu lejā parādās, jā, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paleknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem, noņemot tusku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā. Un raidījumu nobeigumā daļās dāmas esam sagatavojuši īpašu sižetu jums, kā tik galā ar problēmām menopauzes laikā. Kas ir sieviete menopauzē? Nogurusi, kašķīga, dusmīga, bez gulēšanas, ar sliktu miegu, sieviete tāda nervoza, vīrs negribās seksualitāti samazināt. Tad atklāja, un tam visam pamatā, lai visu šo dabūtu atpakaļ, ir smadzenēs tāda viela allopregnanolons un endorfīnu. Tā ir diezgan smalka ķīmija, kuru stimulē estrogēnu. Un izrādās, ka šis nieka preparāts arī stimulē šo divu vielu izdavi. Un līdz ar to, ja mēs sievietē dodam šo femerelu, sieviete kļūst sabiedrībai atvērtāka, ģimenei mīļāka, viņai nav šīs iekšējās tādas problēmas ar psiholoģiju, ar miegu, ar vispārējo. Un vispār gribas teikt, ka sievietes nebaidaties ne no hormona aizvietojušās terapijas, ne no tagad jauniem preparātiem, tā ir vispār nākotne, kas tagad sākās. Femerele, kas satur arī sojas atvasinājumu un kā palīgu vielu līnsēklas, īpaši ir tas process, kā tos izoflavonus, kas ir sojā, kas palīdz sievietei viņa grūtajā periodā, kā viņi tiek dabūti no tās sojas. Jā, tas process saucās enzimātisks vai fermentatīvs. Līdz ar to tas nozīmē, ka ražošanā netiek izmantotas ķīmiskās vielas, un tas ir pilnīgi dabisks process. Un ir panākts arī tas, ka tas sastāvs, kas ir femerela kapsulā, ir stabils. Ja, un viņš ir stabils visus tos 2 gadus, ko ražotājs atvēlē kā derīguma termiņu. Kas ir fermentācija? Ja? Tas ir, lai sievieti saprast vienkāršāk. Tas ir sašķelšana. Tas tāpat kā kuņģī, teiksim, mēs ēdam barību.
organisms jau nevar viņu uzņemt. Un kuģī šī barība tiek sašķelta uzņemtā veidā, lai varētu uzņemt organismus. Tāpat arī šo soju un šos linsēklas tiek tādā pat veidā sašķelts, lai uzņemtu organismus. Bez tam gribu pateikt, ka viņas ir unikāls, un man tāpēc arī interesē kā ārsts ar to, ka viņas ir sērmi. Tas nozīmē tie lielie burti selektīvi estrogēnu receptoru modulētori, bet dabisks izcelsmes. Tas nozīmē, ka viņi paši nav hormoni, bet viņi saķerās organismā ar estrogēnu receptoriem, respektīvi, var teikt, tausteklīšiem un kairiem. Viņi tā kā muzikas instruments spēlē. Līdz ar to mēs nepiesārņojam organismu ar visām ķīmijām, ar visiem šiem preparātiem. Un tāpēc man viņš ieinteresē, es sāku pacientiem dot, un tā kā šis preparāts joprojām iet izmeklēšanā, respektīvi klīniskā pieredze tiek mainās. Pirmajos gados tika pierādīts, ka ļoti darbojas uz kauliem, un es arī to esmu savām pacientiem pat pierādījusi, ka tie preparāti, ko mēs dodam, bifosfonāti, tagad dod arī tāds pacienti zina, lai kauls stiprinātos, lai nenoārdītos tik ātri, tad šis preparāts tieši otrādi, nevis nenoārdīšanos, viņš rada jaunu kaulu. Līdz ar to kopā ar parastiem preparātiem sievietei veidojas stipra kaula. Tālāk bija izmeklēšana, ka nedarbojas uz asins recēšanu, tecēšanu. Tagad ir kaut kurā 15, 16 valstis, un starp tiem ir arī Latvija, Lietuva un Igaunija. Pirmie bija Norvēģija. Norvēģija lieto jau no 2001. gada, un jāpasaka, ka tas kvantums, ko izlieto sievietes Norvēģijā, to daudzumu femerēlas oriģinālu, ko pārdot Norvēģijā, vienkārši ir iespaidīgs. Tas ir 12 līdz 15 tūkstoši oriģinālu mēnesī. Kauli noārdās katru gadu sievietei 3%. Tās ir dabas likums, kur nevaram pārkāpt, bet viņi ātrāk atjauno kauli. Ja sieviete ir jau kaut kur nobrukusi, padomājiet, ja 5 gadi ir menopauze jau, tātad 15% no kaulu masas viņiem vairs nav. 3% gadā. Tur nekā nevar darīt. Bet ja viņi sākusi laicīgi lietot femerēlu vai visu, tad viņai nav šī nobrukuma un kaulu blīvums turas labi ilgi, bet ir jālieto šie preparāti. Ja ir lietota femerēla, bet ir nepieciešams pāriet uz hormonu preparātiem, nekādu periodu nevajag. Ja tas nav tas tukšais periods, to var darīt uzreiz. Un kā ar ilgstamību? Un ar ilgstamību ir tā, ka ir tas zināms laiks, kam 5, kam 6, kam varbūt pat veseli 10 gadi, kam ilgst tas periods pārējošais. Ja, ir jālieto tiešām, tā kā doktora teica, ja pat nav simptomi, tad vismaz kauliem. Ja, drīkst un jālieto ilgstoši. Protams, var taisīt pārtraukumus, bet es domāju, ka pārtraukumos, ja viņš būs bišķi ilgāks par mēnesi, uzreiz jūtīsiet, kad ir atšķirība.